izvēlēties pareizo. Un to sacījis, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem: Es nekādas vainas pie viņa neatrodu, bet jums ir paradums, ka es jums paskāvienu atlaižu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Tad tie atkal brēca: Ne šo, bet Barabu. Bet Baraba bija laupītājs. Pilāts zina, ka Jēzus ir nevainīgs, un arī to, ka augstie priesteri grib viņa nāvi, bet viņš zina arī to, ka Jeruzalemes iedzīvotāju vidū ir daudz Jēzus piekritēju. Tāpēc viņš kaulējas. Viņš piedāvā atbrīvot Jēzu, balstoties uz paskā tradīciju, atbrīvot vienu ieslodzīto. Bet augstie priesteri pārspēja viņu viltībā. Viņi panāk, ka pūlis pieprasa atbrīvot Barabu. Tā nebija vienīgā reize, kad ļaudis izdarīja nepareizo izvēli. Lūdzot atbrīvot Barabu, viņi izvēlējās zagli un slepkavu nevainīga cilvēka vietā, ļaunu cilvēku patiesa Dieva dēla vietā. Barabu atbrīvo, bet Jēzum jādod uz krusta nāvē. Un tomēr galu galā šī izvēle mums deva pestītāju, jo Dievs Tēvs bija Jēzu sūtījis pasaulē, lai viņš atdotu savu dzīvību par mums. Viņš pats sevi labprātīgi sūtīja nāvē, lai glābtu mūs visus. Pūli, kurš pieprasīja viņa nāvi, ļaunos priesterus, necienīgo Barabu, tevi, mani. Lai caur Jēzus labprātīgo nāvi un augšām celšanos mēs saņemtu savu pestīšanu. Jēzu, es esmu pateicīgs, ka esi mans glābējs. Paldies tev! Āmen!